Tu esi mums pirmais latgaļītis, kurš parodīja, ka Latgola nav etnogrāfijas muzejs, bet vīta, no kurīņas gondreiz mēs visi īmam, ka latgaļīšu valoda nav viesture, bet nokūtņa. Tāšņi tu īdevi balsu Latgolas jaunajai paaudzei. LMT biznesa izaugsmes dienesta direktors, bet citi jūs zina arī kā grupas Borov MC līderi, Aigars Runčs. Mana valoda sen jau pīstojusi, apbružoties sazakauņējusies, te izceļa malas akmeņa sēt. Citam porgudrēba orā līn, izmierstoša valoda, i nav par ko te galvu lauzēt. Kāds nūzapījuši, i nasaka niko. Vien mana valodeņa, klusa palikusi. Jei gaida, vēl, kādu šalti, cilvēka mūža garumā. Paldies! Mani sauc Aigars Runčis i šoreiz izdomāju paldies edētēji prezentāciju nosaukt kod na kod. Ar jūs parunāju, pastostāt par tiem gadījumiem, kad es runāju latgaļiski, i par tiem gadījumiem, kad es nerunāju latgaļiski. I kā es par to jūtos. I kur Joņam bija, zinoma, identitātes krīze, kā es jūtos Reigā, es to esmu sapratis, kā es esmu trimdinīgs, ja es jau savus dzīves lielāko daļu esmu nodzīvojis trimdā. Bet itī līgas rundāņas vordi, ar kuriem es īsoku savu prezentāciju stostu, viņi man ir dzīvi ļoti nozīmīgi. Par to, kā arī grupas Borovājums trešajā albumā ir tāda dzīsme, kas saucos Es tevi gaidiešu, itī esmu tos vordus izmantojis un runājis. Bet kas svarīgākais iespējams, tad tolējā 2004. gadā tas jaunais cilvēks man aiz muguras piedalījās Republikas līmeņa publiskos runas konkursā. Bija sabraukuši ļoti brēnišķīgi, ambiciozi cilvēki, kuri runā skaisti, runā dziļi, dažādiem Latvijas nūvodiem, nūstīvuriem. Katrs stostīja savu stostu. Turēs es izgovu, nūrunāju to pašu līgas rundāņas dzēji, pēc tam paturpināju pastostīt savu dūmu, vispirms bija klusums, tad bija tāds neliels apjukums, i pēc tam man īdeva diplomu par pirmo vītu itamā valsts olimpiādī. I tas mani radīja tādu zināmu apjukumu, par ko man dod diplomus, kā es runāju vienkārši savā valodā. Par savu valodu runājot, pīdzamās padomju savienībā, ļoti parastā man gribēja sacēt latgaļīšu ģimeņi. Mani vecāki strādā parastus darbus, man bija divi brēnišķīgi vecvecāki, kur man ielika tos latgaļiskos pamatus. Sātā, cita starpā, mēs runājam visi latgaļiski, bet mani vecāki pīkūdino, tad, kad es iešu iz bērnu dārzu vai školu vēlāk, lai es runāju latviski, lai man, kā Joņs bažējās, arī neizveidojās akcents. Lūk, te mēs svietējot vienkārši parastus svātkus, ģimeņas lūkā, kas ir ļoti interesanti, tad mani vecāki ar mani broļi, mēs nelielā starpība runāja latgaļiski. Bet ar manu mosu, kur ir 15 gadus jaunāka nekā es, viņi runāja jau latviski. Es to arī visu vierus, no malas redzēju, i domāju, kas tad īsti ir pazemainījis. Bet manus tādus pamatus par runāšanu i domāšanu latgaļiski ielika itī divi brēnīgi cilvēki. Par viņiem runājot, es bieži raudu. Lūk. Mana baba ir dzeds, i man lasīja posakas, kas ir interesanti, man lasīja posakas latviski. Bet pēc tam mēs visus posakas porunājam latgaļiski. I caur to es ieguvu to pasaules skatījumu latgaļiski. Es zinu visas pasaules folkloru, tur es bija tāds brēnišķīgas grāmatas Brīnumzeme saucās serija. Es iegūtu latgaļisku interpretāciju par visas pasaules kultūru. Tas man atstāja tādu ļoti nozīmīgu montojumu no maniem vecvecākiem. Pēc daudziem gadiem, kad mums dzeds jau aizgoja citā saulē, es uzrakstīju pirmo dzīsmi latgaļiski. Tie dzīsmi bija sēnu latgaļis. Es jau izstāstīju vai nolasīju to dzīsmi babai. Ja baba toreiz raudo. Ja man likos, wow, cik drausmīgi.
Tu uzraksti pirmo dzīsmu latgaliski i baba raud. Bet te dzīsmē jai bija stos par manu dzedu. I, mums tas bija vienkārši ļoti nozīmīgi. Dēļ to tas latgaliskais mantojums i pamats ir pilnīgi noteikti no jīm. Pēc tam noca atzulas. Tagad es mēģināšu vairs naraudot. 2004. gads, viena nedēļa vasarā, kas izmaiņā manu dzēvi pilnīgi. Ja es nebūtu pīzdēļies, tas tagad fatāli izaklausos, bet ja es nebūtu pīzdēļies tamā nometnī, es nezinu, vai mēs šokarti būtu tikušies. Visticamāk, ka Joņs Palkavnieks nebūtu rakstījis tūku krūņu Joņs nolasā. Par to, ka tamā nometnī es ne tikai īraudzīju, ka es neesmu vienīgais tāds latgalīts, jauns latgalīts, kurš sevi meklēja, iespējams, ir atradis savus saknis, jos izprats, bet ka mūsu tādu ir ļoti daudz. Mēs esam pazalājumē, ka mēs sazatakamies ļoti daudz brēnišķīgu, talantīgu jauniešu. Tas bija viens. Tamā nometnī es iepazinos ar vienu meitiņu, kura pēc tam kļuva par prototipu skaistokajai meitiņai, kuru pēc tam esmu apjēmis i joprojām dzīvoju mūžu laimīgi. Mēs esam vairāk kā 20 gadus kopā. Izdomājieties, kopš 2004. gada vasaras, tas ir kosmos, man liekas, jaunam cilvēkam asūt. Ja kas vēl svarīgi, tamā nometnī es satiku ne tikai savu dzēvis biedriņu sīvu, bet arī savu dzēvis biedru, Ingaru Gusānu. Ingars bija pirmais grupas borovājums, mums dūmu biedrs, tikai pēc tam mēs pīzavīno Guntra. Ko es atceros, ka Ingars bija tāds bīdējūšs, viss tims ar metaliem apzakorīs, spēlēja depresīvas dzīsmis. Man liekas, ka speciāli nometņas organizatori bija pajāmuši Ingaru, lai nobīdātu latgalīšus. Serijas vuicitēsi nāsit kā Ingars. Bet man kā tādam zinkorīgam jauniešam es pie Igovu īpazinos. Saku, tu tāds foršs zāns, tikai te muzika tev depresīva. Varbūt rakstēsi muziku kopā. Es arī rakstu tekstus, varbūt mēs jums aiz kaut kas jautroks kopā. Man liekas, ka mūsu pirmo dzīsmes kopā ar Ingaru bija ļoti progresīvas, ļoti pozitīvas. Pirmo dzīsme, ko mēs ar Ingaru uzrakstījām kopā, bija Sašūto rāta. Man liekas, ka mēs pareizi ajam, rekord pozitīvi. Mūsu draugi ģimenes lūdzu, ka pamēģinājot vēzāni. Esat pareizo ceļa, bet vēl ne tī. Mēs uzrakstījām otru dzīsmi, ja saucās Dvēselis osaris. Mēs sacījām, rekord būs. Pēc tam jau aizgo. Bija man nevajag visporēs. Pēc tam mēs pīzavīnos arī Guntrai, toļākais viss ir viesture. Grupas borovājums ir vairāk kā 20 gadu viesture, kur mūsu pirmo fotosesija fotografāta pie Aivara Ušpeļa lauku sātā. Mūsu pēdējo līdz šim fotosesijā fotografāta tie patys Gora skatuvis, paldies Dianai, paldies Goram. Mēs tā arī jūtamies brēnišķīgi, kā sātā. Itie ir viskaistoko mētņa, mūna viskaistoko mētņa. Paldies, Agnesīti, aplausīt jau. Par to, kā var uzturēt to latgalisku, ir jāaprec sīva no Latgalis, konkrēti no Ludzas. Mēs ar Agnesi, kā jau saku, sacīju vairāk kā 20 gadus kopā dzīvojam, kopā streidumēs, kopā sazarunājam. To visu mēs daram latgaliski. Kas vēl jau brēnišķīgāk mocietos ar to sokumā nebija mīrā, to, ka jām likos, ka laulības vāras izsacāts latgaliski nav eists laulības vāras. Es tī mēģinām mums pīdovāt tādu tēzi, bet mēs ar Agnesi viens otram to mūžāgu mīlestību arī sūļām latgaliski. Tā kā tas ir mūsu ģimeņas tāds kūduls ir pamats, bet ko tu īgūsti, kad tu apreci latgalīti, tu īgūsti arī sīvas moti latgalīti. Ja mūsu dzēvi ir spēlējusi vienu ļoti nozīmīgu lūmu, drēž pastostiešu kādu tīši, ja mums bez šābam palīdz uzturēt latgalisko vidi, audzinot mūsu bārnus latgaliski, ja ir vēl viens iemesls īspēja sazarunot latgaliski. Par bārniem runājot. Tātad runču ģimeņa, kā jau aizstāja runču ģimeņā, mums arī tos runčuku ir diezgan daudz. Mēs esam svietēti ar 3 brēnišķīgam mētņam. Man bija apzīmšanos līdzīgi kā Joņam, ka es ar bērniem runāšu latgaliski, par to, kā es sokumā izstāstīju savu stostu, kā man bija svarīgi no manas ģimeņas, tas ir ielikts, man likos, ka es darīšu tieši tāpat. Es visam 3 savam mētam esmu dzīdojis šupļu dzīsmis latgaliski. Zīdi rudzu vorpu, ticit man,
bārni, kad es jūs nosovu uz rūkumi dzīdo zīģi ruzu vorpa, jī ļoti otri aizmaga. To, ka jī negribētu dzirdēt, kas ir toļok. Tas strodo. Kad pirmajā mētā Esterei palika puzūtrus gads, kad ir sokai dorziņi, jos pirmī vordi bija latgalīšu valodā. Mēs ar to bijām bezgala lepni, mums likos, ka mēs daram kaut ko pareizi. Ja aizgojas dorziņi Reigā, Trimdā, kur mēs dzīvojam, i pēc pirmos nedēļas, nav tā, ka ja visu nedēļu nudzīvo, ja laikam pa vakaram noc arī sātu, bet pēc pirmos nedēļas apmēram, ja vairs narunotu arī savus pirmos vordus latgalīski. Ja runo latviski, tā kā arī sazaruno citi bārni, kuri uz otrā gadā spēja sazarunot, bet tomēr latviski audzinotais, ja visi runo latviski. I tad mēs ar Agnesi sapratam, ka laikai būtu, mēs arī runāsim latgaliski, ja dzirdēs, ka mēs runājam latgaliski gan savā starpā, gan ar mūsu rodim, ar draugiem tam līdzīgi, bet mēs viņiem naspīsim. Īspējams, jos pošas tam aizīs. I kur mēs liekam savu pamatu jūsu runāšanai, mēs jūs pa vasaram sūtam iz Latgali, iz Ludzu, i jom tas ir lielākais kurorts. Jo zina, ka jūs atbrauks iz vasaru da babas, i baba jūs lutinos. Jom būs atļauts pilnīgi viss. Jūs varēs āst saudumus, īt guļāt, cikos jūs grib, darēt principā, ko jūs grib. Pēc tam mēs nabaga vecāki mēģināsim jūs atkačot, tiem vasaras brevdinam. Bet mēs par to nazaļaunējam, par to, ka mēs zinām, ka baba ieliek to latgalisku kodu. Mēs redzam, ka jūs atbrauc atpakaļ pēc vasaras iz sātu, i ka jūs ar mūsim kā minimums sazaprūtās labāk. Jūs labāk saprūt, ko mēs jums sakam, ir paklausīgāks. Ļoti iespējams, ka vienkārši sazailgojušies bārni. Ko es kā latgalīts Trimdā, kurš arī citreiz brauc ar vilcīņi, tas ir tāpēc brēnišķīgs laiks, kur tu vari jū pavadīt, veltēt tikai sev. Kā es verūs iz latgalīšu valodu, jos stiprinošanu, veicinošanu, gribu jau pasdaļāties ar dažam idejām, ko es gribētu, lai mēs kopīgiem spēkiem varētu eistanot. Reigas pozīcijām raugūties, es ļoti gribētu, lai Reigā, iespējams arī citos pilsētos, ir latgalīšu svādiņu škola. Starp citu, citas idejas, ko es iztosiešu, jūs nav unikāls. Kā es līdz jums nūnoču, es pazvērus, kā latvieši dzīvoja Trimdā. Iespējams, mēs varam paņemt tīns kaut kādas idejas, ko eistanot. Tad latgalīšu svādiņu škola, kur itī bārni sazatiktos, redzētus jau leidzīgus, i varētu arī sazarunoties. Pirmie vordi varbūt būtu nadrūši tomēr, jiem jāsazēmās, bet jī to varētu darēt. Otrs, latgalīšu nometnis na Latgolas bārnam. Brēnišķīgi, tādas kā atzalas, kur mēs latgalīši sazatiekamies, savā starpā čupojamies, ir brēnišķīgi. Kā jūs dzirēt manā stostā, kāds tas ir pagrīziņa moments uz mūsu atsevišķu cilvēku dzīvī, tad man liekas, ja līdzīgi, kā arī latviešiem ir 3x3 nometnis, ja notiktu kaut kas līdzīgs latgalīšu bārnam, es, kā es jau sapratu, Joņs, savus bārnus, kā minimums iztīņi siltādu. Starp citu, Joņ, man liekas, esmu tevi redzējis, vadot bārnus iz to pošu dorziņu, kur īt mana jaunoko mēta. Ja tev vāgaju īdrūšnot, runot, tad mēs varam salaist jaunokos bārnus kopā. Lūk. I vispādējais ir dažādas lītotņas, tas augtas par aplikācijām, kā piemēram Duolingo, kur mūji bārni vuicās, piemēram, spāņu, vācu valodu, kur sazarunojās ar lītotņi. Ka varbūt tiem bārnam ir nārti, izrājas satikt dzēvu spāņi, ja arī runot spāņu valodā. Bet caur aplikāciju, caur to lītotņi, jī izavuicos, ka var runot lītotņi to valodu tādā sarunas formatā. Veiklok, neveiklok, bet pa sūliešam aiziet iz priekšu. Es domāju, ka tas ir eistais ceļš arī latgalīšu valodai. I visbeidzot, mēs Joņus jau daudzus gadus svinam Latgalī. Protams, tas ir saistāts ar to, ka mēs Joņus parasti izmantojam kā tranzīta punktu, kad mēs bārnus atvedam iz Latgalī atstojam. Bet, nezaskatoties iz to, gribu nobeigt ar tādu iespējams salkanu vai sentimentālu teikumu, ka loģiski mēs būsim tik stipri, cik būs mūsu saknis, jo mēs ar bārnam darāsim kaut ko līdzīgu siltot jūs uz Latgali, jo tos saknis būs stiprokas. Paidis!